Šī pasaule kā durvis vaļā, mēs visi stāvam caurvējos, un jūra nevienādi sāļā, tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs nekā. Sveicināti, dārgie Latvijas Tautas kanāla skatītāji! Mani sauc Kaspars Pudniks, un jūs skatāties dzīvās sarunas. Šodien pie manis ciemos ir cilvēks, kura viedoklī ieklausās, ir cilvēks, kura viedoklī ļoti daudzi citi žurnālisti cenšas pārbaudīt un iegūt kaut kādas sev vien zināmas patiesības vai puspatiesības. Cilvēks, kurš ir gana spēcīgs, lai arī kādu raidījumu mūsu draugi nobloķētu. Es ceru, ka šis nebūs tāds raidījums, tāpat laikā es ceru, ka jūs gūsiet daudz informācijas un pratīsiet lasīt gan starp rindām, gan klausīties intonācijās. Tās nu ir tas, kas mums šodien ir ļoti vajadzīgs un pie kā mums ir jāstrādā. Ivars Mēžulis dzīvajās sarunās šovakar. Sveiks! Sveiks, Kaspar! Paldies, ka uzaicināji. Nu, jāsāk kā tu savos piekdienas raidījumos. Lai šo raidījumu neklausās mūsu Baibas un Ingas. Es domāju, ka pēdējais raidījums, kad tu man biji uzaicinājis, 6 bani par šo raidījumu, es domāju, nu, kur trakāk. Nu, šodien vajadzētu mēģināt šo rekordu tā kā pārspēt. Nu, kā tu domā? Visas iespējas mums visas ir izdarīt. Lieliski. Raidījuma sākumā es gribēju pajautāt, nu, ārā pavasaris, velk cilvēki ārā dažādas laivas, kam nu ir jahtas, buriniekus, un es domāju, varbūt Ivars tiks nav redzēts, ir kaut kur aizburājis prom uz vidusjūru, bet nē, viņš šeit Latvijā tepatās cīnās un darbojās. Nu, šobrīd, jā, pa Latviju, un ir pietiekoši daudz, ko šeit darīt, tāpēc, ka liekas, ka mums ir pēdējais tas posms, lai kaut ko izmainītu Latvijas labā vai nu, faktiski mēs esam tā kā tā svīra, jā, vai nu bezdibenis, vai tomēr mēs kārpamies ārā. Un tāpēc es domāju, ka visiem vajadzētu mēģināt atmosties un baigi pārdomāt par to visu, par tām visām sazvērstības teoriju šausmām, kuras tā kā lēnām un lēnām piepildās, nu jocīgi. Parādās pārtikā kukaiņi, grib mums kaut kādas milzīgas, kā saka, torņas likt. Tā kā Sančo Panse cīnījās Don Kihotā ar veidzirnavām, bet tikai tagad mūs vēlās viņas likt milzīgos kvantumos. Šis ir ļoti interesants salīdzinājums ar cīņa veidzirnavām. Un tie mazie, kas cīnās, tie šajā gadījumā Latvijas iedzīvotāji. Neskriesim pa priekšu, atklājot visas sarunas kārtas. Mēs parunāsim gan pa vēja ģeneratoriem, gan pa PVO, gan pa Grēvijo, gan par nesenu teroraktu Krievijā un ne tikai, un vēl interesantas tēmas. Bet vienalga, man tāds atskats mazliet vēsturē. Ja pirms gadiem 5 vai 10 tev pateiktu, Ivar, nevajag neko interesēties, nevajag neko lasīt, viss ir kārtībā. Mēs taču rūpējamies par tavu veselību, lai tu būtu stiprs, lai tev būtu laba alga, un nu, ko tu tur meklē informāciju? Ņem burnieks un laid pasaulē burā. Kāpēc tu izvēlējies tomēr cīnīties? Nu, ja pilnīgi godīgi, pirms gadiem 10 es tieši tā arī darīju. Bet es biju tāds, jā, kā sakt, tauriņdejā, bet vienkārši es sapratu to vienā brīdī, kad kaut kas ļoti mainās. Un, diemžēl, nevarēja iedomāties to, ka ļoti daudzās filmās, grāmatās bija šie vēstījumi, kurus vienkārši mēs palaidām garām.
Jo tumsas spēkiem ir tādēļ ļoti interesanta lieta. Pamatā ir 4 pamatprincipi, ko vajadzētu mēģināt cilvēkiem saprast, jā, bet tā ir tikai sazvērstības teorija. Viņiem ir zīmes, vēstījumi, numeroloģija, vārdspēks. Vārdspēkam ir milzīga nozīme. Un šie vēstījumi tie tiek pateikti filmās, grāmatās, koncertos. Kāpēc lielos pasākumos, pieņemsim olimpisko spēļu atklāšanās, jā, un tā tālāk, jā, arī latviešu dziesmu svētkos dīvaini, vai ne, bet, gadās, kad ir dažādas zīmes, kuras tā kā, latvietim nav pieņemams. Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, kad visumam ir savi likumi, un kā gaismas spēki daudzas lietas paziņo, tā tumsas spēkiem ir jāpaziņo. Viņiem vienkārši ir jāpaziņo. Un jautājums, vai cilvēki to pieņem vai nepieņem, palaiž garām, nepalaiž garām, jā. Tic, netic, jā, bet viņiem tas ir jāpaziņo. Viņi ir paziņojuši, viņi ir devuši savu, tā kā visumam savu to zīmi, ja, kad tas tā notiek. Un šeit es, tāpēc to pieminēju, ka ļoti daudzās grāmatās, filmās mēs šīs visas lietas redzam. Mēs to varam saskatīt. Vienkārši mēs palaižam garām. Konkrēti, pieņemsim, man tikko cilvēks stāstīja, kurš diemžēl izdomāja, ka vajag aiziet nošļurināties. Jā, C19 afērā, ka viņš gadus 12-15 atpakaļ taisni bija lasījis Gračovas grāmatu, kur ir 1:1 viss aprakstīts, jā, kas varētu būt par pošu afēru. Par šo pošu afēru patiesībā es arī diezgan intensīvi meklēju informāciju. Jā, parādījās 12. gadā Londonas olimpiskās spēles, pēc tam parādījās 92. gada Barcelonas olimpiskās spēles. Izrādās, jā, ka tā afēra plānota jau, kā saka, gandrīz vai no 80. gada vidus, jā, tas ir senākais, ko es atradu. Jo vienkārši šīs lietas notiek ļoti, ļoti lēni, mērķtiecīgi tiek veidotas, un ar šo te saucamo Overtona likumu, kad Overtons nogalināja par to, ka viņš šo Overtona likumu radīja, Overtona logu atklāja, kad notiek tādas tā kā pilnīgi nereālas lietas, kuras tā kā aiziet ar vien vairāk. Mēs zinām to stāstu par vārdi, kuru nonāk katlā, un viņai ir labi, viņa sāk vārīt, viņa nepamana brīdi, kad jau ir par vēlu, viņa ir beigta. Bet atgriežamies pie tā burāšanas un izzināšanas jautājumu. Tu saki, vajadzētu redzēt, vajadzētu saprast, analizēt, domāt, uzdot jautājumus. Kādēļ tomēr joprojām ļoti šaurs loks cilvēku grib redzēt, tavuprāt, un kādēļ liela daļa neredz? Tu esi par šo laiku izdarījis kaut kāds secinājums, mēs taču stāstam, rādam, ar pirkstu rādam, un tur ir daudz lietas, kuras ietekmē šobrīd. Manā skatījumā tas nav tā, kad var nocirst ar cīru, ja? Kā saka, asti un pateikt, ja tā asti bija vainīga, ja, kā saka, nocērtam asti un viss. Pirmkārt, tas, kad cilvēki šobrīd gan pēc šīm te C potēm, gan arī pēc tā, kad mūs tomēr apstrādā ar dažādiem ieročiem, nelabvēlīgiem, harps un tā tālāk. Jā, vēl. Tas ietekmē, tas ļoti nopietni ietekmē. Cilvēki ļoti daudz sūdzās, jā, viņi tikai nevar saskatīt likumsakrību. Ļoti daudz cilvēku sūdzās, ka viņiem ir pasliktinājusies veselība. Ļoti daudz cilvēku saka, ka viņiem naktīs pieņemsim tirpst kāja apakšējā daļa, jā, esot visādi karstumviļņi. Cilvēki ļoti daudzi netiek vaļā no šīs te kaut kādas slimības, ko viņi uzskata par saukstēšanos. Ir ļoti daudz, kas ilgstoši slimo ar dažādām lietām un nespēja izārstēties. Organisms nepārtraukti ir visu laiku. Jā. Tu uzskati, ka tas ir tas iemesls, ka uzlikts ir virsū kaut kas, un cilvēks vienkārši nespēja saskatīt. Jautājums, kā tas ir apgājis šādā gadījumā tevi, mani un līdzīgi domājošos? Vai tā ir kaut kāda imunitāte, vai tā ir kaut kāda spēja ielikt, vai tie ir sauksimies no gaišiem spēkiem nākošie bruņinieki ir ar kaut kādām bruņām pasargāti, imūni pret kaut kādām šādām lietām? Pateikt. Es zinu, ka pieņemsim bija kādreiz seksologs profesors Zālīts, kurš mēģināja arī cilvēks, kā saka, ņemt un tā kā padarīt mierstājā. Respektīvi, kad viņš varēja tā kā ietekmēt, ka cilvēki tā kā aizmieg, ja, tā kā uz kaut kādu brīdi, ja, un kad ir cilvēkiem šīs spējas, nezinu, ka ir cilvēks, kurš tas neietekmē, un droši vien arī, kad mums arī ir vai kaut kāda zemapziņa, vai apziņa, vai viss kopā, kad mēs kaut kā savādāk to tveram. Varbūt arī tāpēc, ka mēs esam meklējuši ātrāk informāciju, varbūt tas ir gēnos, to ir ļoti grūti izstāstīt. Viena lieta, ja, kad arī ir totāli sagrauta izglītības sistēma, un vēl viena lieta, ja, kad
nenormāli ietekmē mēdī. Tas ir viennozīmīgi. Un mēdī viennozīmīgi nav nekas labs, ja, kā es viņu saku, sorosīt melas ziņas, ja, kuras nevajadzētu skatīties katastrofāli, nevajadzētu vismaz 80%, es domāju, pat varbūt krietni vairāk filmas skatīties, ja, un tā tālāk. Nu, šobrīd tā gan ir pilnīgi nepārbaudīta vēl informācija, jo, protams, ka es neesmu Holivudā, bet pieņemsim Walt Disney multiplikācijas filmas un vispār filmas, tiekot pārveidoti vecajām 50, 60 un pat 80 gadus vecām filmām, teiksim, debesis, jo, nu, kādreiz bija normāli reāli mākoņi, lai cilvēki vairs neredzētu šādas mākoņas, kādi viņi ir bijuši kādreiz. Un ne tikai, un tiek pārveidot arī ideoloģijas vadīti attiecīgi dažādi personāži. Mēs pēkšņi redzam, ka Sniega Baltīte ir Neģeris un kā Nāriņa tur ir vēl kaut kas, jā, un tas ir tās programmas, ko liek bērniem it kā neapzināt, nu kas tur slikts, bet ir jābūt tam, savādāk tā multfilma vai filma nedabūja finansējumu, viņi netiks nekur rādīt. Bet visu pēc kārtas ejot, tā, lai mums tā chronoloģiski sanāk. Par izglītību, kas tieši sasaucās ar cīņu pret Stambulas konvenciju, vai proti cīņu pret, šobrīd man gribas vairāk pavaitāt par Grēviju, jo mēs zinām, ka Stambulas konvencija ratificēja Latvijā, viņa stāsies vasarā spēkā, un tas savukārt nozīmē, ka būs tās Grēvijo, sauksim, padomes komandas, izstāstīsi, pārbaudes, ieteikumu, kā ko darīt, nedarīt. Mēs dzirdam šobrīd publiskajā telpā par to, kā programmas tiek gatavotas un jau ir ieliktas Izglītības zinātnes ministrijas plānā par skolotāju seksuālu apmācību, kā runāt ar bērniem, ko stāstīt, kāpēc stāstīt, par dažādām citām lietām. Tad par Grēvijo, Stambulas konvenciju un izglītību. Kas jauns ir nocicis šeit, ko tu esi uzzinājis un kam ir jāpievērš uzmanība noteikti? Es atgriezīšos par tā iepriekšējā vēl nedaudz. Es uzskatu, ka viena no ļoti traģiskām lietām, kas ir notikusies, ir šī te, tas ir mediju faktiski faktors, tā ir izglītības sistēma sagrautā, ir sadalīts paaudzes, un tas ir vislielākais traģisms, un tas ir sātanistu mērķis sadalīt paaudzes. Jā, un ja mēs zinām, ka vienmēr ir bijušas, kā saka, paaudzes, kas ir, nu, jebkur vienalga, jā, ņemam, vai tās ir austrumu tautas, jā, tā ir Ķīna, Japāna, jā, vai visur, vai tie bija kādreiz indiāņi, jā, vienmēr bija ļoti svarīgi šīs te paudžu maiņas nodot zināšanas. Šobrīd tas viss tiek grauts, jā, un vēl joprojām es varu to skaidri apgalvot, ka pēc C19 afēras ļoti daudz, ļoti gudri, sakarīgi cilvēki nevar satikt savus mazbērnus. Dažādi iemesli dēļ, kurš nav potējies, kur vienkārši sabojājušās attiecības, kurš dēļ Ukrainas konflikta, ja, kā saka, un tā tālāk, respektīvi notiek šādas lietas, un konkrēti tas arī ir viens no šiem iemesliem, ja, kad jaunā paudze absolūti negrib klausīties vairāk uz vidējo un par veco paudzi vispār nerunājot, un tas ir ļoti, ļoti slikti, tāpēc, kad klausoties tur, kur tev lej vienkārši melus, tu vienkārši paliec par totālu muļķīti. Ja, tas ir apmēram tā kā tā Krievu multiplikācijas filmā, ja, kur Kazlēnam saka, ka neie pie tās peļķes un nedzer, ja, bet Kazlēns aiziet un, kā saka, padzerās. Ja. Nu, tā kā tā. Nu, lūk, jā, un tā Grēvijā. Un tā graušana un tas viss, kā ierocis, tiek izmantota Stambulas konvencija, tiek izmantotas dažādas aizsardzības, vardarbības un iejaukšanās no ārpuses, lai kontrolētu, kā jums ģimenē ir jādzīvo. Tas sasaucās ar to, ko tu teici. Proti, ka nedrīkst tur sist māti vai meitu vai ko tur, un ka ir tāda vardarbība, un mēs tagad brauksim, skatīsimies un sekosim. Grēvijo. Brīdinājām, stāstījām. Neticēja liela daļa. Nu, tas viss sāk realizēties. Tas nav Latvijā redzi, bet es pateikšu tā, nu varbūt vispār šo vārdu mēs tik daudz nepieminam, vienkārši organizācija, kārtēja organizācija. Jā, ja daudz zina, kas ir, kā saka, PVO un tā tālāk, ja viss šīs organizācijas nav nekas labs, jā, tad šī arī būs traģiski slikta organizācija, kuras stāsta jau, ka tur tā nebūs, bet ir precedenti, jā, kā tas ir noticies konkrēti gan ar latviešu, gan arī ukraiņu, kā saka, bērniem. Viena ukraiņa sieviete, pat kurai, kā saka, trīs augstākās izglītības, kurai bērniņu atņēma Anglijā, jā, ir tāds ukraiņu blogeris vārdu, neatceros, man liekas, ka Sergejs, bet Novoseļcevs uzvārdā, jā. Viņu gan arī ļoti bloķēja, bet viņš ļoti daudz ir uzņēmis sižets tieši par bērnu atņemšanām, gan Vācijā, gan daudz kur citur tās lietas notiek, jā.
Un tāpēc, kad arī Ukrainā traģiski ir sadalīts šīs ģimenes, jā, sievietes ir prom ar bērniem, jā, un saucamai vientuļai mātei atrod visādas iemeslas, kā to bērniņu atņemt. Tas Grēvijo, kas ir trakākais, ko cilvēkiem vajadzētu saprast, viņi ir respektīvi organizācija, kura varēs darīt faktiski pilnīgi jebko. Viņi būs ārpus likuma, tāpēc, kad viņiem nevarēs neviena tiesa neko iztiesāt. Viņiem nevarēs neviens Latvijas nevēstnieks par deputātiem vispār nerunāt, neviens neko nevarēs pateikt. Viņi pateiks, ka tā ir jādara un tā tas notiksies. Un patiesībā, ja mēs zinām, atkal kārtējo sazvērstības teoriju, kad pasaulē katru gadu pazūd plus mīnus 8 miljonu bērniem. Jā, starp citu, arī tagad tikko šajā pasākumā Maskavā, pie kur mēs atgriezīsimies, tie gan nav bērni, bet kopumā ir pazuduši bez vēsts ieklausies 45 cilvēki vismaz. Jautājums, kā tas varēja tā gadīties. Cilvēki zūd, tāpat tas bija Haitī, Maui salā un tā tālāk. Respektīvi, tās ir reālas lietas, ļoti daudz, kas ir noticies arī tā pašā Ukrainā. To starp citu, lai nebūtu atkal sazvērstības teorija, var jau atkal, kā saka, mūs bloķēt, bet to ir oficiāli pateicis Marsels Van de Grafs, Eiroparlamenta deputāts. Ja? Mēs pēdējā laikā cenšamies arī, cik mums ir viens cits raidījums pašiem, ja mēs cenšamies vienmēr nodrošināties ar konkrētiem, kā saka, protams, nobloķē arī to. Vēl par bloķēšanu arī pavisam īsi ir izdota 2003. vai 2005. Liekas, ka 2006. gadā grāmata par ķīmiskām trasēm Vācijā. Viens cilvēks pie tās grāmatas ir strādājis, bieza grāmata. Šī grāmata, kā saka, arī pateica dižā organizācija, ka tas viss ir fakes. Vācijā izdota grāmata. Pie tās grāmatas cilvēks strādāja no kaut kāda apmēram 99. gada, vairāk gadu garumā. Jā. Es zinu, ka tās visas tēmas savijās vienā, un atsevišķi pa viņām runāt ir arī sarežģīti, tāpat laikā tomēr mums jācenšas nodalīt. Un tad uzskati, labi, Latvijā mums ir vairāk kā 20,000 alimentu nemaksātāji, kas attiecās vairāk uz vīriešiem, jā. Tātad, ja ir 20,000 nemaksātāji, es pieļauju, ka vismaz 20,000 vientuļās mātes, jā, vai tuvu tam. Tie ir apdraudētākie, jo viņiem nav ģimenes kodola, kas varētu viens otru pasargāt. Nosacīti. Es zinu vienu puisi, kurš aizlaidās no Anglijas ar bērniem, kuri ir pilna ģimene. 10-gadīgs puisīts, kā saka, tas bija dažus gadus atpakaļ. Vienkārši puika sāk slimot. Un nevar saprast, kāpēc visu laiku tā kā augstēšanās, slimo. Un viņiem tur tāda likumdošana jocīga, kad tik un tik ilgu laiku cilvēks nav bijis skolā, tad pie viņa, lai arī viss ir oficiāls ārzīmes, ja, jo nav tā, ka vecāki uzraksta kaut kādu zīmi, ja, kā te varbūt kāds iedomājas. Nē, viņi gāja pie ārstiem visi. Viņi saprata, ka kaut kas nav tīrs, un tad pēkšņi parādījās kaut kāda komisija. Un tad viņiem radās tādas jau pirmās nopietnās aizdomas. Tad šie cilvēki aizlaidās uz Austriju tālāk, viņi ir citur jau, bet arī Eiropā. Jā, bet respektīvi fiks, kā tu saka, notina makšķers. Tā kā nenotika darījums līdz galām, kā saka, sliktais darījums, jā, bet vecāki ātri norēģēja un saprata, ka kaut kas nav īsti. Otra lieta, jā, ko es esmu konkrēti runājis ar vecākiem, pavisam vienkārši varot būt. Pieņemsim, būs šīs te nenormālās stundas, kur es saprotu, ka Čakša Anda neies pat rādīt, kā saka, kā un kam tā jābūt, jā, un kas tur ir jāgriež vai jāmaina. Bet tai pašā laikā, ja vecāki izdomās, ka nelaist bērnu šādām stundām, tad var pateikt, ka tas nav pareizi. Tāpēc, kad jābūt ir šādās stundās, tāpēc, ka tam bērnam ir nevis jāmācās ģeogrāfija, vēsture, matemātika vai vēl kaut kādas lietas, ja, vēsture vispār ir aizliegtā tēma šobrīd arī, jā, jo mums viņi maksimāli mēģina mainīt. Bet būs jābūt šādām te stundām, ka 4-gadīgais, 5-gadīgais Jānka jau bērndārzā sāks domāt, kā saka, ko viņam darīt. Un ja viņš atnāks mājās, viņam būs iekompostrējuši smadzenes, kad viņam ir kaut kas jāmaina, tad viņš būs spiests mainīt. Pareizāk sakot, vecāki būs spiesti, kā saka, rīkoties. Ja vecāki ne, tad vecāki nav lojāli, tāpēc, ka, lūk, ir demokrātija. Jānka nevarēs, kā saka, iet balsot, kā saka, pret Kariņu, bet viņš varēs darīt šādas lietas. Pamodulēsim to situāciju mazliet tālāk. Pieņemsim, ka
Grēvi jau savu ir panācis, izglītības satura centrs materiāls ir nopublicējis, grāmatiņas pareizās ir katrā mājā, bērni apstrādāti. Tie vecāki, kas nav nosargājuši un ļaujuši tam notikt, ir ļaujuši tam notikt, ņemot vērā visu to vēsturi gan par visām pārējām sazvērstības teorijām. Viņi to pilnīgi var arī pieļaut, jo viņiem nav laika, viņi ir noguruši un vispār, ko jūs lieciet mums mieru. Tāda sabiedrība vispār pastāvēt, viņi ir spējīga? Noteikti, ne. Tātad tas viss kopumā tiek veidots, lai iznīcinātu sabiedrību kā tādu. Pavisam vienkārši. Nu, šajā gadījumā primāri jāatbrīvojās no padomjas laika cilvēkiem. Tur arī ir, starp citu, ļoti nopietni zemūdens akmeņi, par ko mēs varbūt tagad nerunāsim. Bet tur ir interesantas lietas, kas saistīts ar veco, kā saka, 4 burtu nosaukumu PSRS. Nākošais ir mēģināt atdalīt, kā saka, vidējo paudzi no jaunās, un pavisam jaunā paudze jau tā kā tiks taisīta tā kā viņiem vajag. Nu, būsim godīgi, jā, atkal kārtējā sazvērstības teorijā, bet mēģinājumi raitu dolī un tā tālāk ir nemitīgi jau daudz desmit gadus. Nu, un arī šie te mēģina bērni arī ir redzēti, jā, vajag cilvēku, nu, to es negribētu saukt par cilvēku, jā, bet būtni, jā, kā Egīls Rutkovskis saka, būtni bez empātijām. Un tāda ir starp mums. Notici. Grūti to pieņemt, tāda ir. Man arī to bija ļoti grūti pieņemt no sākuma, jā, bet tāda cilvēki ir. Nu, būtnes, pareizāk sakot, tās ir būtnes. Un, nu, viņiem arī nevajag gaismu, viņiem nevajag saules gaismu. Tas ir saistībā ar debesīm, tumšajā. Jā, cik reizes tu saules redzēsi šajā gadā? Jā, par šo mēs mazliet vēlāk arī parunāsim. Ja sabiedrība tiek iznīcināta, viņi atstāja sev tikai tos, kas viņiem ir nepieciešami. Būtnes, kā tu sauc viņus, bez empātijas, bez cilvēcības, biorobotus, kiborgus, nu, mēs te varam runāt, ja? Mākslīgais intelekts tam visam nāk klāt, protams, kurš to visu smuki vada, jau visticamāk šobrīd caur sociālajiem tīkliem, mums pašiem nemanot, ko mēs skatāmies, kāpēc mēs skatāmies, kā mēs rīkojamies. Mēs domājam, ka mēs tā rīkojamies un darām to, ko gribam, lai gan visticamāk tā jau ir programma ielikt iekšā. Un tā ir bīstama arī gan tev, gan man. Jā, mums pašiem ir jāsako līdz tam. Nu, bet tie cilvēki, kas joprojām paliks imūni pret šo visu, sauksim pa vardarbību pret cilvēci, jā, viņi tak būs. Tu domā, nu, katrā valstī tādiem vajadzētu palikt. Viņi varētu apvienoties un veidot kaut kādu kopienu lielu zemes pleķītī un stāvēt pretī, vai kā šausmu filmās, vai tās pašās Holivudas nākotnes filmās, ko mēs skatījāmies, kā zinātnisko fantastiku, kā augšā staigā robokopi un pazemē dzīvo tie cilvēki, kas ēd it kā žurkas, bet tie ir tie īstie cilvēki, kas vēl ir saglabājušies. Jā. Jā. Un tur augšā ir tie, kas nezina, kas tas tāds ir vairs. Nu, tādas divas pasaules mūs gaida. Diezgan tāds neinteresants, nepatīkams scenārijs. Nevaru pateikt, vai tādas divas pasaules, bet viennozīmīgi kaut kas mainīsies. Ļoti daudz, kas ir parādīts filmās, īpaši fantastikas filmās. Es gan neesmu fantastikas kino cīnītājs, jā, man patīk nedaudz labāks films, nu, gudrāks, teiksim, kino, jā, nu, manā uzturē gudrāks. Bet visos gadījumos ir tāda ļoti interesanta lieta dzirdēta, lai arī faktiski šobrīd, kā tu labi zini, jā, visur ir viena lieta, uz ko viņi grib iet, tas ir New World Order un New World Religion, jā, viena pasaules pārvaldība un viena pasaules reliģija, jā, uz ko viņi ļoti nopietni grib iet. Es gan domāju, ka šie plāni viņiem izjūgs. Bet, nu, ir dzirdēta tāda lieta, kad patiesībā ap Maskavu, nu, respektīvi Krievijas zona kaut kāda, es nevaru pateikt tieši precīzi, iespējams, ka tā Maskava pat viņa zaudēs, bet būs kaut kur dziļāk Krievijā, bet ka būs kaut kas līdzīgs Ķīnas mūrim. Un kad tajā teritorijā dzīvos tā kā labāki cilvēki, tā kā, nu, pareizāk sakot, cilvēki ar cilvēciskām vērtībām, pārējā pasaulē tas varētu nebūt. Protams, tā ir atkal fantastika, jā, bet par šādu te lietu runā.
Un vēl ir tāda ļoti interesanta lieta, jā, kad gan tu, gan es, starp citu, mēs esam patiesi Kremlina, ar ko mēs arī lepojamies, tāpēc, kad mūsu kariņš Delaverskij ir nosaucis visus, kas domā savādāk par Kremliniem, bet es esmu vienmēr par tradicionālām vērtībām bijis, tāpat tās Silvestrs, jā. Un es domāju, ka mums nav jākaunās, ka mēs esam Kremlini, putinisti, jā, tāpēc, ka mēs esam par tradicionālām vērtībām. Un tās ir tādas ļoti svarīgas lietas, par kurām cilvēkiem vajadzētu aizdomāties. Un patiesībā tāda ir pasaulē vismaz 5,5–6 miljardi kā minimums. Jā. Lielākais vairums. Tu runā putinisti, kremlinisti un tā tālāk. Man jau šķiet, ka Putins ir arī daļa no spēles un ka viņš ir tāds pats globālists, viens no, kas arī darbojas pret. Mēs taču zinām, kā viņi tāpat špricē savu tautu un visu to, kas notiek šeit, notiek arī tur, varbūt citos apmēros, un kā pašlaik notiek arī vienkārši genofonda jaunu puišu iznīcināšana, vienkārši iznīcināšana. Ja? Tā kā manā gadījumā es negribētu, lai mēs sauc ne par putinistu neko, jo viņš ir tāds pats, kā... Tā Kariņš ir nosaucis, jā. Kariņš daudz ko ir nosaucis. Bet viena lieta, Kaspar, tomēr es te oponēšu, ir tāda situācija, kad, lūk, tautas masa tur vairāk spēja pamosties. Viņi nepieņēma visu šīs lietas, jā, kas saucās uz gender ideoloģijas, jā, un respektīvi tā lieta ir pavisam vienkārši, kad viņi, kas skatītājiem varētu būt interesanti, viņi pieņēma ļoti nopietnas lietas, 2 gadu atpakaļ, februārī arī. Viņi pieņēma likumu, kad, jācer, ka tas likums, protams, tiks izpildīts, kad visi, kas nodarbojās ar mazu bērnu pavadināšanu, ir mūžieslodzījumus. Labāk, ja būtu nāvessods, bet ir vismaz mūžieslodzījumus. Šeit ir taisnība pretējais Overtona loks, ja, kad mazs bērns var izdarīt savu izvēli, ja, un kāpēc viņam nevarētu patikties kāds, kā saka, spalvains liels tēvēns, ja, vai dažas mātītes citos gadījumos. Tāpat tās viņi pieņēma likumu, kad, ja gadījumā tiek bērns adoptēts ārpus tomēr šīs zemes, Krievijas, tad viennozīmīgi tikai uz tām valstīm, kur nav šīs te perversās lietas. Respektīvi uz Indiju var adoptēt, uz Ameriku vai Britāniju nevar. Šādā veidā viņi cenšas pasargāt. Viņi cenšas pasargāt, jā. Viņiem ir vēl ļoti daudz lietas, plus viņi aizlieguši ir absolūti 6-krās lupatu, plus viņi ir aizlieguši saucamo 5. kolonu, kas ir saucamie pēdiņās mākslinieki, kas mums ir atļauti. Ja? Tas pats pēkšņi aizmirsās vārds, kas uzstājās Latvijā, traģiskais ar tiem sešniekiem uz pieres, kā saka, pilnīgais slimnieks. Ja? Viņi no tādām lietām cenšas tikt vaļā, tāpatās viņi cenšas tikt vaļā no Kirkoroviem un tā tālāk. Ja? Kurš arī bija uzkāpis, bija viņam koncerts, ja? Kur viņš bija uzkāpis uz krusta. Ja? Un pilnīgi varētu teikt ar pliku pakaļ stāv, kā saka, uz baznīcas krustu, ka baznīcas krusts ir nogāsts, jā, un tāds viņam bija koncerts, bija milzīgi skandāli. Cilvēki to nesaprot, jā. Tur jau arī tas nav jāsaprot, tas vienkārši ir, vai nu tu atbalsti vai neatbalsti, normālam cilvēkam ir saprotams, ka ir robeža, kuru vienkārši nevar pārkāpt. Tur nav iespēja ar sunim vairāk, vai iespēja ar sunim netik vairāk, jā. Bet mums nav šo cilvēku. Nē, mums ir. Es redzu vismaz vienu, bet pārāk maz, jā, bet es gribētu teikt tādā ziņā, ka to kopējā sabiedrība tur ir pieņemta oficiāla likumdošana pret tam visam, jā. Mums, kas notiek, jā, mums ir pilnīgi pret, mums ir tāds Brehta, jā, kas ir vēl pie tam profesors Mākslas akadēmijā, kas māca jauniešus, jā, un viņa sātanismas ir, kā saka, uz skolas sienas. Jā, bet mēs atkal atgriežamies pie sarunas sākuma, kur es tev saku, kas ir tā imunitāte, kas mums ļauj to redzēt, vai vēlme redzēt, analizēt un domāt un saprast un salikt to puzli, un tie pārējie attiecīgi, tu jau izstāstīji, ja, kāda varētu būt iemesli. Ko tad mēs tur daudz vairāk varam izdarīt, attiecīgi, jo viņi a priori ir nenāk uz diskusiju. Tu arī pats redzi, ka mani arī uz tādām televīzijām neaicina uz diskusiju kādēļ, tādēļ, ka vienkārši būs cits viedoklis, viņš būs argumentēts, pamatots un būs jāliek arī pretī kaut kas. Un tad, kad cilvēks iet ar tīru sirdi, ar domu. Viņš var kļūdīties, tas cilvēks kādā viedoklī. Viņš varbūt nezināt kaut kādus faktus līdz mielēm varbūt, ja? Bet ja tas ir patiesi, no viņa tur jau pretī jau nav ko likt. Tam, kurš ir apzadzies, tam, kurš ir netīrs, tam, kurš zina, ko viņš ir sastrādājis un kurš izdarīs jebko, lai tikai saņemtu savu kušķīta naudu.
Tieši tā. Nu redz, bet konkrēts precedents par to uzreiz gan soda. Un tas liecina par to, ka cilvēki nav brīvi, pat arī tie, kas ir deputāti, jo, ja viņš ir partijas cilvēks, viņš nevar. Ir tāds ceļpīters, kurš tomēr pateica nē šim visai perversijai, kas saistās ar Grēvijo, un viņi taču momentāli Zilzemnieki izmet ārā, no partijas. Bija vēl sieviete viena, man liekas, Rancāna, ja nemaldos, kura... Bija 2 deputāti toreiz, Tā kā, bet tik līdz tu, neej pa spalvai, tev vienkārši izmet, Tas nozīmē to, ka arī partijās, ko cilvēki nesaprot, nav atkarīgi cilvēku. Bet kādam tomēr tā sirdsapziņa nedaudz iestrādā. Viss ir atkarīgs no mums pašiem. Vai mēs ļaujamies pakļauties vai neļaujamies pakļauties. Un vai mēs stāvam par savām vērtībām un nestāvam. Un vai mēs savas vērtības varam iebāzt kaut kur dziļī, tur, kur saule nespīd kopējās partijas labuma dēļ vai sava labuma dēļ. Vai tomēr mēs sakam, reku tev mašīna, māja, visu, ko tu gribi, tikai turi muti. Vai tu tomēr saki, Dievs ar to mašīnu, māju, viss, es labāk būšu priežu mežā ar čiekuriem, bet tomēr tīru sirdi un skaidru skatu. Bet es liekam šeit komatu, mums jāiet tālāk uz nākšo tēmu. Šobrīd tas jau notiek gan ilgstoši, jo šobrīd vienkārši ļoti pievērstam uzmanība vēja parku būvniecību Latvijā. Tādus plāno būvēt, apspriedes notiek, cilvēki protestē, cilvēki apvienojās. Es zinu, ka ir izstrādāti arī dažādi juridiski šķēršļi, ko tagad cilvēki caur juristiem, advokātiem sniedz, apvienojās, lai bremzētu procesu, iegūtu laiku, lai varētu to apstādināt, jo cilvēki negrib. No savas puses vēja ģeneratoru būvnieki, attiecīgi, un visi tie, kas to grib, ignorē to pilnīgi. Jūs varat darīt, ko jūs gribat, bet mēs darīsim savējo. Tu esi iedziļinājies tajā tēmā. Kas tas tāds ir? Jo tam nav nekāda sakara ne ar lētāko enerģiju, ne ar zaļāko vidi, kur netika, un ne jau to, ka tam latvietim būs labāk kaut kas. Atkal mazliet kā atgriezīšos pie tā, kad es personīgi sazvanīju Zilzemnieku Hariju Rokpelnu, un arī mēģināju jauns puisis, domāju, tāds daudz maz inteliģents, ka varētu būt, Rokpelnim radinieks, dēls, man liekas, un runāju par šo, Stambuljādi. Protams, vienkārši tika izsmiets. Es zinu, ka šis cilvēks arī ir attiecībā arī par Zilzemnieku, kad vajadzētu iznīcināt lauksaimniecību, vajadzētu likt šos te vēja parkus. Vienkārši, kāpēc to pieminu, šis cilvēks gatavojās dižajām EU vēlēšanām. Protams, saprātīgi cilvēki vispār uz tādām neies, un nepiedalīsies, bet tomēr tie, kas ies, izdariet izvēli, neatceries, tāpēc, ka zemnieki vienmēr uzskata, ka jābalso par zemniekiem. Šobrīd Zilzemnieki absolūti iznīcinā Latviju. Jo šie te vēja parki, kurus tu pieminēji, pirmkārt sāksim ar to, kad Eiropas Savienībā sāk arvien vairāk runāt opozīcija, kad šīm lietām ir jāliek finito, tas ir pilnīgi, tas ir kārtējais, tā ir totālākā, afēra, tā ir vēl lielāka afēra, šī te visa zaļais kurs un zaļā afēra, tas ir vēl lielāks murks nekā C19, tas ir pirmkārt, tas ir jāsaprot cilvēkiem. Nav nekādas klimata sasilšanas un tā tālāk, ka tas viss ir totāls fakes. Vienkārši iebiedēšanas metode, kad pēc dažiem, 10 gadiem vai 100 gadiem, zem vairs nebūs, tikai, maksājot un vēlreiz maksājot. Jo tā ir ceļš patiesībā, mērķis ir viens - digitālā verdzība. Kas attiecās par šiem e-parkiem, Francija atsakās arvien vairāk. Francijā vispār tagad ir liels ziepes, tāpēc, ka viņiem vispār bija visu laiku atomenerģija. Pateicoties, Krieviem, viņi tika izmest no 4 Āfrikas valstīm ārā, kur viņi varēja pirkt urānu. Urāns tagad būs jāpērk par dārgo. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc arī Makrons ir šī brīdī tik agresīvs, un viņš saka, ka jātaisa karš Eiropā. Viņš ir faktiski galvenais bīdītājs. Protams, viņam palīdz, viens viņš to nedarīja, tas arī jāsaprot. No vēja parkiem atsakās. Konkrēts piemērs, cilvēki var aizbraukt uz Igauniju, kur ir daudz mazāk, vismaz pa 30% mazāk šie vēja ģeneratori. Igauni ir pilnīgās šausmās. Pirmkārt, lai izveidot šo te vienu vēja ģeneratoru, ir nepieciešams milzīgākais apjoms resursiem.
respektīvi tas viss, kas tur iet iekšā, jā, visi tie materiāli. Nākošais ir vajadzīgs milzīgā kvantumā dzelzbetons, milzīgā kvantumā armatūra. Tas viss ir jābutenē. Lauksaimniecības zemes vienkārši nav, meža vairs nav. Nākošais, ko cilvēki nesaprot, ja es kā burātājs to tīri labi saprast, ja es zinu pirmkārt, kāds ir vēja spēks, kādreiz viņš ir, savukārt arī, ko nozīmē, ja vēja nav vispār. Ja? Un ja šis 350 metrus augstais tornis vienkārši nebūs, jo viņi jau tiek darbināti ar vārdu, ko nedrīkst pieminēt. Ja? Bija tāds viens interesants vīrs, ja, kas radīja dīzeļus, ja, savā laikā. Ja? Nu, tad, lūk, šie ģeneratori ar šo pašu, kā saka, dīzeli tiek pumpēti, ja, tiek baroti. Nākošā lieta ir tā, ka milzīgā kvantumā, jūs iedomājaties, ja tas vējš uzpūš stiprāk, tad es esmu dzirdējis, ja, ka tas vējs pārnes var griezties līdz pat kaut kādiem 300 km/h, milzīgā ātrumā. Tas tā ārējais spārns. Un respektīvi, kas notiek, ļoti daudz putnu tiek aiziet bojā. Mums ir video, kā saka, to mēs varam jums arī pārsūtīt, iedot. Jā, mums ir ļoti daudz materiāla savāk par šīm lietām. Plus viņi bieži nodeg. Plus nedod Dievs, ja mēs parēķinam to, ka tā kā bija pagājušo vasaru, ja, ka pēkšņi parādījās tāda krusa kā nekad Latvijā. Ja, nu, tā bija mākslīgi veidot krusta, bet tad šādi parādās. Ja, ir pilns arī starp citu ar video, kur redzam, ja, kad šīs te krustas sadragā visas saules paneļus. Tieši tas pats būs ar šiem ģeneratoriem, ja būs milzīgā. Ne tikai saules paneļus, arī mašīnu un metāla mašīnu jumtus un šīferis sit cauri un ko tikai nesit. Un, protams, ja tas propelleris griežās un nāk tur kaut kāda ledus gabali, tas arī, protams. Nu, kā variants, jā. Tālāk tur attiet nost milzīgā kvantumā nanodaļiņas. Šie vēja ģeneratori nosusina pilnīgi visu zemi. Nebūs vairs bites. Ja nebūs bites, tad es domāju, visiem ir skaidrs, kas notiksies. Ja bites nav, tad mums arī nebūs. Tas ļoti vienkārši. Nē, būs, tāpēc, ka tas jau ir speciāls projekts, Bill Gates projekts. Ja. Tur runā vēl par tālāk. Būtībā, ja nav bites, tad nav arī attiecīgi bioloģiskās daudzveidības, un tas novad pie barības ķēde tiek pārtraukt visu. Tieši tā. Jā, bet to nesaprot cilvēki vai negrib saprast. Tagad nākošais. Mēs zinām divas afēras, kas jau notikās. Bija OIK un bija šī saules paneļa afēra. Bija vēl arī maziņā, kad taisīja mazās hidroelektrostacijas. Jā, tās taču arī aizmirsa. Sačakarēja upes, cik daudz. Un kas notikās? Visās cilvēki ieberzās. Tagad sanāk, ka tie cilvēki grib iebersties 4. reizi. Bet grābeklis labs, kāds dod stabili tur, kur viņi uzskata. Jā, dod stabili naudu, jā, un vai tiešām tie nevieni cilvēki domā, ka viņi to naudu saņems, vai tiešām. Bet kad Latvijā vispār ir bijis, mēs nerunājam par pasauli, mēs runājam par savu tēvzemi, kad Latvijā ir bijis tā, ka kāds tur no augšas darītu kaut ko, lai tautai būtu labāk. Kad tā ir bijis, un es nesaprotu, kā var ticēt, ja jūs maksāsiet nodokļus, tad jums gan viss būs. Un cilvēki tik maksā. Un viņi maksā 3 reizes vairāk. Un tas ceļš, kā paliek neremontēts, tā viņš paliek ar vien sliktāks. Un tās mājas un skolas viss pārējais. Bet jūs tik maksā. Ja jūs maksās, tad būs. Kur ir tā ticība? Tam visam es nesaprotu. Te es tev tagad atkal tā baigi interesanti atkāpu uztaisīšu. Redzi, tu baigi labai tēmai pieķēries, kad mēs neko nevaram izmainīt. Un tagad man ir jautājums, kāpēc tos cilvēkus, kurus grib izmest no Latvijas ārā, šīs te militārās operācijas, kā saka, iespaidā, vai viņi var kaut kādā veidā ietekmēt Kremļa torņus? Viņi nevar. Mēs arī neko nevaram ietekmēt. Mēs nevaram nevienā jautājumā. Ne par šo te Grēvijā, ne par Stambuljādu, ne par C-19 afēru, ne par to, ka mums lauksaimniecības zemes iznīcina, ne par to, ka mums mežus izzāģē, ne par to, ka mums, kā saka, tev tikko bija unikāls sižets ielaists raidījumā Latvijas Tautas kanāla, kur upes, kā saka, iznīcina. Es arī, starp citu, sazinājos ar to cilvēku. Īsāk sakot, notiek abnormālas lietas. Mēs nevienu jautājumu nevaram atrasināt. Lūk, klausoties šos Rosijas mēdījus, visi Krievi slikti, visi Krievi, kā saka, ejiet maršēt pret Putinu. Ko viņi var izdarīt, tie nabaga cilvēki?
Ja? Man visstrakākais bija, ja, kad sākās, un tieši kad tas viss sākās, ja, tas cinisms, kad beidzās, kā saka, olimpiāde, ja, un bija jābūt invalīdiem olimpiādē, ja, un tā pašā Ķīnā. Paralimpiādē. Jā, nu tieši tā, jā. Un šie te invalīdi nevarēja piedalīties šajā olimpiādē, tāpēc, ka viņas pēkšņi, kā saka, izmet ārā, tāpēc, ka jā, pasauli noblokotē. Vai tad viņi kaut ko varēja izdarīt, es atvainojos, ja? Ar kādām putām uz lupām, ja tā mūsu invalīdu, kā saka, prezidenta arī cīnījās. Es viņai aizrakstīs, starp citu, jā, arī dusmīga ziņa, kā saka, viņa man teica, ka viņa man nosūdzēs, nu sūdzi, jā, bet tā ideja, kā var nesaprast, tur varbūt kāds ir cietis, kā saka, glābjot kaut kādus cilvēkus, jā, vienkārši, nezinu. Kāds sakars viņam ar visu lielo politiku, tikai tāpēc, ka viņš ir piedzimis kaut kādā konkrētā valstī. Tieši tā. Mēs taču varam arī padomāt mazliet spoguļu attēlā. Nedod Dievs, kaut kas notiek tāds, un visa pasaule vaino latviešus pie kaut kā. Tieši tā. Kur mēs vispār neesam ne darījuši, ne zinājuši, ne varējuši kaut ko ietekmēt. Un mūs tagad no sērijas visus, un vienā dienā. Nu, tieši tā. Jo, zin kā, tas vienmēr cenas nespļauj vakā, no kuras pašam var nakties dzert. Precīzi, bet cilvēki nesaprot tādas elementāras primitīvas lietas, ja. Viņi pat nesaprot tādu elementāru primitīvu lietu, ja es pateikšu nākošo. Kāpēc visur ir go? Krievijā ir go, Mozambikā ir go, Britānijā ir go. Tur runā par mājaslapu valsts mājaslapu izglītības ministrija, tur LV go. Kāpēc visur ir go? Kāpēc Krievijā pēkšņi iz miļicija tapa policija? Visur nomainīja policija. Nu, pagaidi, bet nu taču... Jā, kāpēc? Nav viena spēle. Nav viena spēle. Kāpēc vēl joprojām, kā saka, tajā pašā Ukrainā, kā saka, iet nafta? Kāpēc, kā saka, un vieni, kā saka, tirgo to naftu jau, un otra pelna uz naftas jau uz tranzītu milzīgos. Un neviens naftas vats, kā paši Ukraiņi smējās. Visforšākā vieta ir, kā saka, drošība, nu, tūmā pie naftas var atrasties, jo tur tiešām nekas nesprāks. Un neviens jau nav arī uzsprādzis. Ja? Nākošā lieta, ja tādas likumsakarības. Ja? Kāpēc, kā saka, Krievijā arī ir ķīmiskās trases. Man ir sūtījuši cilvēku bildes gan no Sibīrijas puses, gan no Maskavas regulāri, gan no daudzām vietām, respektīvi. Bet nu, īpaši šī, kā saka, ir cilvēki, kas ir atsaucīgi Maskavas un Sibīrijas. Ja? Pie Baikāla tā ķīmiķo, ka maz neliekās. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka visur kaut kādas lietas ir pilnīgi vienotas. Ja? Tas ir tas, ka cilvēki ir muļķis, atvainojas. Ja? Un cilvēki nesaprot, ka pats galvenais ir cīņa pret balto cilvēku. Ja, mēs esam goji vai zemcilvēki. Ja? Tie, kas sapratīs, lai palasa pirmkārt Cionas gudro protokolu. Labi, mēs atkal novirzījāmies, bet tas bija svarīgs iestarpinājums. Tad Latvijā vēja ģeneratori nav vajadzīgi? Viennozīmīgi. Es tev izstāstīšu tālāk. Mums ir vismaz 70% elektroenerģija, ko mēs varam saražot paši. Kur mēs viņu, kāpēc mēs viņu pārdodam pa dārgo kaut kur citur, un pa lēto kaut kur citur un pērkam pa dārgo atpakaļ. Tā ir viena lieta. Nākošā lieta. Kā es teicu, viss nosusināsies. Milzīgā attālumā aizstā katra spārne, kā saka, nebūs nekas neaugs. Tā ir milzīga vibrācija, tas ir troksnis, un tā viennozīmīgi ir, kā saka, arī elektromagnētiskais lauks. Tas ir jāsaprot. Mēs būsim pilnīgi, kā saka, kaut kādā nepietiek, jo ka mums ir 5G toriņi, par ko arī daudz nesaprot, ja, kas ir absolūts, kā saka, ierocis, jo jebkuru filmu un jebko tu var nopumpēt, kā saka, perfekti. Ja. Tas ar internetā uzlabojumiem ar 5G nav nevis mazākā sakara. Ja. Tas viss ir pierādāms, tas viss ir atrodams, ja, un tur nav nekāda sakara. Te būs tieši tas pats, tas būs milzīgs elektromagnētiskais lauks. Ja. Tas būs absolūti, cilvēki nevarēs dzīvot, cilvēkiem būs pasliktināts veselības, tikai lielākā daļa atvainojas aitas, nesapratīs, kāpēc viņiem paliek slikti atkal. Jo, nu, loģiski, tu jau nevar pierādīt, ka tāpēc, ka tev tur tūmā ir tie spārni griežās, ja, ka tev paliek, kā saka, sliktāk ar veselību, un nepaliks jau tā, ka uzreiz hops, un nebūs jau tā, ka uzreiz, kā saka, sirdstrieka aizies cilvēks. Tas arī ir jāsaprot. Nākošais, kāpēc viņi ir vajadzīgi tādā kvantumā, jo tas cipars vispār ir baiss, draugi mīļie, iedomājieties. Oficiālais cipars ir 1872 spārni, bet neoficiālais cipars, es saprotu, ka viņi Latvijā grib uzstādīt ap 3000. Kā mēs tagad taisamies, tā kā saka, banāna republika visai Eiropai, kā saka, ražot elektroenerģiju. Ja visa pasaule mēģina no šī projekta iet projām. Tas ir nopietni. Tas ir reāli nopietni. Ir tāda teorija par to, ka tu ļoti labi zini, ka tie vēja ģeneratori netiek pārstrādāti. Nav tā izdomāts veids, kā to izdarīt.
un ka šī teritorija ir atrasta par labu esam, lai uztaisītu tādu izgāstu. Nevelti mums ir tagad vēja ģenerators šeit iebāzīs, elektroautos šeit savedīs, tad mums atkrituma pārstrādes rūpnīca tepat Rīgā ar spītīgi cenšas viņas būvēt, lai gan cilvēki te protestē, ja? Tādu tā kā izgāstu veidot, ja? Tos propellerus no Eiropas, kur tad mēs liksim viņus, ja? Jūrā nedrīkst, tad Latvijā. Tāpēc, kad redzi, šī ir uztaisīta kā mirusī zona, lai cik skarbi tas nebūtu viena no pasakainākajām vietām, ja? Viena no skaistākajām vietām Eiropā, kas līdz šim bija ar mežiem. Šī brīdī, kā saka, mēs esam bijuši tik gudri, ka tranzīts mums nevajag ar Krieviju, Baltkrieviju. Par ekonomiku var nestāstīt, mēs zinām, mums neko nevajag. Tas ir saistīts, tāpēc, ka šī zona vienkārši ir mirus zona, viņa vairs nevienu neinteresē. Ja? Un tāpēc šo vietu var izmantot kā izgāstot. Tas nozīmē, ka viņi neinteresē, ko no vienas puses, kā no vienas puses, tā arī no otras puses. Tieši tā. Ne Krieviem, ne vāciešiem, nevienam tur nevajag. Miskas te var gāzt no abām pusēm. Nē, viena lieta ir, kā buferu zona viņa vajadzīga, saprot, līdzīgi kā teritorija 404, ja? No kuras arī, starp citu, tagad noziedzīgi izved Melnzemi, un tikko, kā saka, ziedojiet vairāk, protams, jā, necīnieties par Latviju, ziedojiet, kā saka, svešai valstī, ja, mums problēma nav nekādu, kā saka, mums nav sirdsslimnieki, mums nav leikēmija slimi bērni un tā tālāk. Tikko vienīgais Rolls-Royce elektro Rolls-Royce pasaulē, Eiropā, ne pasaulē, bet Eiropā, ir nopirkts Ukraiņu deputāts. 600,000 eiro. Kā var deputāts nopirkt pat šādu naudas summu mašīnu? Saziedoja. Jā. Tātad tā cīņa joprojām turpinās jā, ļoti gribās, lai viņam neizdodas tas viss, un cilvēki tik tiešām mēs esam aicinājuši, protams, tos, kas stāsta par to, ka, beidziet Dānijā, tur pie fermas 30 metrus uzstādīs zemnieks, un viņam viss ir kārtībā. Jā, jau tas būtu slikti, ja viņš nebūtu tur uzstādījis bezmaz. Un tad gribās tā vienkārši paņemt aiz auss un pateikt tā, viss puika. Tev vajadzēja tos ģenerators? Jā, man vajag. Viss. Reku, tev zemes gabals, 300 metrus no tā ģeneratora ar visu savu ģimeni un radiem un dzīvojiet tur. Viss! Vai tu zini to, kad 50 km attālumā labos laika apstākļos šos štruntus varēs redzēt? Ja viņi būs pa visu Latviju nosēti, mums nebūs vairs meža. Bet kā te var neredzēt 350-300 metri stāvos? Jā, tāpēc saku. Tu jau pasies uz kuru pusi gribu, mums vairs nebūs skaistā latviskā ainava. Tieši tā. Būs Simpsonu propelleri kaut kādi. Un skaties, ka tev vēl tā Latvija ar tiem propelleriem vētras gadījumā nepaceļās gaisā. Bet visa zeme noklāsies ar milzīgiem, kā saka, nanodaļiņu, kā saka, atkritumiem, plus es esmu dziļi pārliecināts, kad noteikti tas ir tas atkal viltīgais projekts, ka mums atvedīs viņas lietotas, tāpēc, kad, kā jau es minēju, Eiropa no viņiem kratās vaļā, atvedīs lietotas, te uzstādīs tā kā tādiem lohiem, jā, jo, kaut kā viņas taču vajag pārdot. Jā, tas ir tieši tāpat kā ar visu veco tehniku, ko izpārda Ukrainā. Tieši Skandināvu valsts, bet vai nebija Zviedri? Viņi arī teica, ejiet jūs ar savu zaļo kursu, mēs būvēsim atomelektrostaciju, tāpēc, ka tas ir zaļi un tāpēc, ka tas mums ir izdevīgi. Jā. Bet latviešiem nē, latviešiem spītīgi vajag, jā, mēs tur Jā, kungs, mēs būvēsim. Cik 100 gadus uz priekšu mēs varētu iztikt ar Latvijas kūdru, un ar to jau kas mums ir. Jo es saku, 7% mēs nodrošinām. Mums vienkārši ir jāiziet ārā no visām tām sistēmām. Mēs visu varam sev nodrošināt. Lūk, jautājums, kā mēs varam iziet ārā no tām sistēmām? Tev ir redzējums, vai sapnis vismaz, vai vīzija? Jā. Ka pie apstākļu sakritības notiek kaut kas, ka mums, es pat nesaku visai tautai, es domāju par tiem, kas ir veseli saprāt, domāt spējīgi, analizēt spējīgi, uz diskusiju spējīgi. Mēs cik esam, es Ingu esmu aicinājis uz sarunu, es esmu rakstījis. Nāc, runājam. Jūsu argumenti, mūsu argumenti. Labi, un ne tikai. Un tur ir vienmēr, tur ir ne. Bet tur nav argumenti. Un nav arī atbildes. Bet tur nav arī argumenti. Nē, es saprotu, bet nav. Mēs esam labi diskutēt. Ja es esmu, kā saku, muļķis, pārliecini vai pastāsti, parādi, un es arī gribu būt gudrs, tikpat gudrs kā tu. Ja ne tikpat bagāts, vismaz tikpat gudrs, parādi. Bet tur jau nav tā viss. Tad ir kāda vīzija, kā to varētu izdarīt? Ir. Atkal sazvērstības teorija.
Dīpsteits krīt lēnā garā. Tu tāpat, ka kakla sāpes jāārstē, ja saslim ar saldējumu ēdot, tad jāēd saldējums, lai izvesaļotos. Nu, es domāju, ka viss sabruks, tikai jautājums, ar kādām sāpēm sabruks. Nu, viņi krīt šobrīd, ja, un jautājums, un tāpēc viņi ir jāārdās kā traki. Un tāpēc tas ir vēl viena lieta, ja, kad es baidos, ka būs pasaulē aizvien vairāk arī terora akti, ja, un es domāju, ka viena no vietām, kas atkal sazvērstības teorija, bet es neesmu gaišreģis nevienu nepiesaucu, ja, bet es domāju, ka diezgan bīstam varētu būt Parīzes olimpiāde. Tā ir mana prognoze. Tāpat tās es uzskatu, ka ļoti daudzās vietās būs karstie punkti, tāpēc, ka viņi taisa, īpaši apkārt, kā saka, visai, kā saka, bijušajai PSRS. Un vajag vienkārši šīs satelīta valsts, kas novājina Krieviju, jo mērķis vienmēr ir bijis novājināt Krieviju. Patīk tas kādam, nepatīk, ja? Nu, pamācieties vēsturi, nu, paskatieties, ko darīja un kas bīdīja Napoleonu, paskatieties, ja, kas notikās Pirmā pasaules kara laikā, kāpēc to Pirmo pasaules karu izveidoja, kāpēc viņš bija nepieciešams, pa cik Pirmo pasaules karu pretējā puse zaudēja, tad vajadzēja uzreiz mēģināt uztaisīt revolūciju, kas šo revolūciju uztaisīja un tā tālāk. Tas viss ir saistītas lietas. Iepriecina ar savu vīziju. Ir iespējams. Pie kaut kādiem apstākļu sakritības, nu kā varētu Latviju tauta izdzīvot šais apstākļos? Mēs esam ļoti spēcīga tauta, gudra nācija, bet mums ir jāapvienojās. Tas ir vienīgais veids, un mēs nedrīkstam nīst, tāpēc, kad nīšana šī brīdī dod spēku tumsas spēkiem. Mēs nedrīkstam barot tumsas spēkus, mēs nedrīkstam baidīties. Mums jābūt vienkārši viediem, gudriem. Jā, un mums pirmkārt vajadzētu mēģināt apvienoties. Jā. Un tas ir tas, ko arī, kā saka, šīs sīkpartijas nespēja izdarīt. Mēs tikko vienā redzījumā runājam. Jā. Un tas ir pilnīgi reāli. Tas ir vienīgais ceļš manā skatījumā, kā varētu kaut ko mainīt. Kāda no visiem mazajiem pagastiem, no visiem mazajiem miestiem, kā saka, savācās cilvēki. Jā. Viens zina, kā saka, Jēkabpilī, kā saka, Vaisku. Jā, un Liepājā zina, kā saka, Jāni un Annu. Un visi šie cilvēki, kā saka, no miestiem tiek izvirzīti, ja, ka cilvēki nobalso par šiem cilvēkiem. Tiek izveidots milzīgi liels tautas spēks. Tā ir vienīgā iespēja. Jā, tā ir mažoritāra vēl tā ir būtībā tā sistēma, kāda bija Latvijā sākotnēji. Kā valsts vīri, tiešām viņas var saukt valsts vīri, bija paredzējuši un kādēļ tā satversme tika veidota uz tiem pamatiem. Precīzi. Tas viss tad būtu arī darbojies. Vienkārši bija nodevēji, kas attiecīgi izdarīja to, ko viņi izdarīja. Labi, mēs neiesim šajā vēstures ekspatām. Ir tik daudz jautājumu, ko gribu uzprasīt. Par vēja ģeneratoriem tā cīņa turpināsies, un cilvēkiem ir jāsaprot, kas tas tāds ir. Dod Dievs atapties vienkārši un nepieļaut to visu. Tā ir Latvijas iznīcināšana. Tad ir switch off poga. Viss īsti kodolīgi konkrēti pieliekam punktu šajā tēmā. Ja kādam interesē, man ir ļoti daudz materiālu, plus materiāli tiek vākt un vākt, ir arī iespēja sazināties. Mēs arī jums varam nosūtīt materiālus. Es domāju, ka tā noteikti nav pēdējā saruna par vēja ģeneratoriem, jā, jo mēs esam runājuši jau daudz. Mēs noteikti par to runāsim, ja, jo tā ir switch off poga Latvijā. Ja. Mēs varam izdzēst gaismu. Tas ir ļoti nopietni. Tas ir reāli nopietni. Plus mēs cik iznīcināsim visas, kā saka, mazās upītes, lauksaimniecību, jo nekas jau neaugs apkārt. To cilvēki nesaprot. Viņi domā, ka tur putīs tas ģenerators, ja, un blakus viņš varēs savus graudus audzēt vai vienalga ko. Ja. Neaugs tur nekas. Aizmirstiet. Nebūs tur ne kartupeļu, ne graudu, nekas tur nebūs. Tas viss ir mirs. Un mērķis jau kāpēc kāds arī ir vēl viens. Ja? Tāpēc, kad ir šīs te saucamās goju tautas, ja? Šie te zemcilvēki, un vajag, lai visu pirkt no bilīša. Es vēl vienu lietu varu pateikt šajā kontekstā, kas ir ļoti svarīgi, jo to es tiešām uzskatu, ja? Kad cilvēki vienkārši vienu daļu nezina, ja? Visi, kas sadzird šo, mainaties maksimāli ar graudiem. Ar sēklām, ja, ar visu, kas ir dabīgs, mainoties, tāpēc, ka, jo jūs pirksiet kaut kur veiklos, ar katru gadu paliksies sliktāk. Tas ir viens no viņu mērķiem. Nu, jā, tas ir dzirdēts, un visticamāk tas tā arī ir, ka graudi, ko pārdos lielās kompānijas, būs derīgi tikai vienai sējai. Proti, ja tu būs nopircis graudus, tu varēsi izaudzēt, atkal jautājums kādā kvalitātē, bet tu vairs nevarēsi sev iegūt sēklu, lai to visu... Tu nepaliksi slims, jo tu jau nezinās, no kā tu paliksi slims. Ne, nu, tas skaidrs, arī tagad, ja, cilvēki paliek ar vien slimāk.
cilvēki vairs nevar, kā saka, tikt pie bērniem, kā saka, un tā tālāk, ja. Tas viss ir pakārtotas lietas, ja. Cilvēki ir ļoti nespējīgi šobrīd. Tas, ka caur pārtiku tas viss notiek, jā. Pasaules veselības organizācija. Tu pieminēji Bill Gates. Bills Gates uzreiz asociējās ar daudz visādām sazvērstības teorijām. Nes kā tas tā gadījies. Vienmēr atkal nāk tautas sakām vārds, kur dūma, tur uguns, vai pagalē divi gali, un tā tālāk un tā joprojām. Nu, Bills arī savu loku pielicis PVO, vai mēs viņu vienkārši varētu saukt par privātu firmu, kuru sponsorē lielākoties farmācijas uzņēmumi, slēpti, neslēpti, atklāti, neatklāti. Būtībā viss ir atklāti, redzams jau. Šobrīd gatavo to dokumentu, un Latvijā viņu arī jau apspriež. Maijā Eiropas parlamentā jānotiek šī dokumenta parakstīšanai. Kad nerunāsim par citām valstīm, runājam konkrēti par Latviju. Kad Latvija, kā valsts, atdod lemtspēju konkrētos jautājumos, kas attiecās uz veselību, vai uz pandēmiju, vai uz citām lietām, Pasaules veselības organizācijai, privātai firmai. Ko viņi teiks? To valsts nevarēs darīt. Tieši tas pats, kas ar grēviem. Saprot? Mats matā. Maijs ir šī pieņemšanas, parakstīšanas Eiropas parlamentā. Nu, tu jau teici par tiem vēja ģeneratoriem. Te jau switch pogas, mums izslēgšanas pogas vairākas sāk rādīties. Protams. Kuru tu neizslēdz, viss darbojās nepareizi. Protams. Bet vai tu nesaproti, uz ko mūsu var strādā? Pareizāk sakot, tā nav mūsu vara. Tas ir ļoti liela kļūda, ka saka mūsu vara, kas ir iepirnājusies. Viņš nestrādā uz mums, un, teiksim, konkrēts notikums vakar šajā kontekstā, ja, kad ļoti daudz priecājās, kad Kariņš Delverski ir atkāpies. Nu, noticiet man, draugi mīļie, prieki īsi, tāpēc, kad es domāju, ka nākošais būs vēl sliktāks. Tā viss notiek saistībā, kas ir pie globālās varas, jā, katrs nākamais ir sliktāks. Un otra lieta ir tā, ka viņš tiek gatavots Eiropas parlamentam, un ko cilvēki daudz nesaprot. Nu, tagad atkāpjas, tur viņš būs, jā, un baidos, ka tur viņš sastrādās vēl lielāks mēsls. Mēs jau ir, mums tur zinām, strādātāji jau strādā. Jā. Kā Dombrovskis, jā, zinām, Valdiņš, jā. Jā, nu tik tiešām, te jau daži sapriecājās, un ko tā nozīmē atkāpās politiskā, kas tāds atbildīgi, neatbildīgi, kas tā notika? Nekas jau nenotika. Notika tas, kas bija paredzēts, kas notiks. Pēc viņu scenārija ļoti smuki tika izspēlēts. Visi tā kā nolaida tvaiku, tad mēs savu panācām, viņi tagad sodīja par to, ka viņš 1,6 vai cik tos miljonus ir noldojis. Nerunāsim par to, ko viņš izdarīja Covid laikā ar daudziem cilvēkiem, kuri nav vairs starp mums, diemžēl, kuri varbūt uzticējās, jā, tam, ko tur stāstīja draugi. Cik vēl nebūs, diemžēl. Nu, lūk, ko tad viņš saņem? Tas ir sots? Tas ir sots. Jā. Aizvirzīt viņu tur tālāk un paaugstināt amatā, varbūt par kādu komisāru vēl, jā. Labi, to mēs visu redzēsim pavisam drīz jau jūnijā. Mazliet pieskaties ļoti jūtīgai tēmai, bet kurā bija ļoti spēcīga arī laba lieta. Kā mēs zinām, jebkurā sliktā notikumā vienmēr ir arī jāmeklē tās gaišās puses un spēcīgās. Nu pat tas terorakts, kas notika Piemaskavā, attiecīgi Krokus City Hall, ja, kurā gāja bojā daudz cilvēku, tika nošauti, daļa nosmaka, daļa sadega, daļa, kā tu saki, pazud bez vēsts. Šādi terorakti pasaulē notiek ar ļoti zināmu regulātāti. Jautājums, cik mēs par viņiem uzzinām, bet tādi notiek. Precīzos datumos, ciparos, jo atkal ir saistīta numeroloģija. Jā, piebildi. Viņi notiek, viņu ir daudz, diemžēl, tā ir. Bet tas, varbūt pastāst savu redzējumu, kas tas tāds bija, un tad es to gaišo pusi, ko es pamanīju, ko tomēr man labi, ka tāda vēl cilvēkiem ir saglabājusies. Pirmkārt, es gribētu izteikt visiem cietušajiem vislielāko līdzjūtību. Pretēji, kā saka, mūsu varai, kur, kā saka, Varneši, kā saka, mēģināja, kā saka, cilvēkiem neļaut ziedus likt. Man liekas, tas ir cīniski un tas ir noziegums, jo mirt cilvēki, nevainīgi cilvēki. Un iespējams, ka arī šos ziedus Latvijā gāja nolikt kāds, kuram tur bija radinieki, vai tuvinieki un tā tālāk. Tā kā tas pirmkārt jau ir nonsens, un tas ir pret visām, kā saka, pasaules tiesībām. Tas ir manā skatījumā.
Kas attiecās par šo notikumu? Es to, kas par varu teikt tā, es esmu ļoti nopietni un daudz painteresējies, un es sapratu uzreiz, un tas jau mums pat ir ierunāts jau vienā sižetā, kad jo tālāk ies, jo būs mazāk, jo būs vairāk nezināmo, būs grūtāk saprast lietas būtību. Tas ir kā tāds fantastisks trilleris, kur Agata Kristija un Konans Doils var vienkārši tā pastāvēt maliņā. Pirmkārt, sāksim ar to, kad ir gudri cilvēki piefiksējuši pēc numeroloģijas, ka tur ir vismaz 13 reizes, skaitlis 13. Skaitlis 666, 13 reizes 666. Otra lieta ir tā, ka tas notikās, kā saka, pirms cik tur gadiem, tieši tajā pašā datumā notikās milzīgākā nelēma Hatiņā. Hatiņas ciemat visu nodedzināja dzīviem cilvēkiem. Ļoti interesanta lieta ir tā, ka šiem mūziķiem bija 27. datumā pirms pāris dienām koncerts, un viņiem bija tieši tie paši mūzikas instrumenti. Kā viņi nesadegi tur tajā hallē. Mūzikas instruments, ar citu nebija uz skatu, jūs paši arī esat abi mūziķi, un jūs ļoti labi zināt, ka mūzikas instrumentus vajag noskaņot. Pirms koncerta, parasti viņi atrodas arī uz koncerta, viss atrodas. Lūk, tās ir tādas interesantas lietas. Nākošā lieta, šī zāle netika nodota līdz galam. Celtnieciski. Eksploatācijā, viņi nav nodot līdz galam. Viņš ir diezgan ilgus gadus jau nav tur visi papīri nesot kārtībā, tāda ir informācija. Nākošais, kad šeit zālē ir ļoti, ļoti nopietni veidoti visi griesti, un tur cilvēki pacēluši visu būvniecību, šos te visas lietas, un kad faktiski tas nevarēja nekad tā tik ātrā laikā iegrūt, kā tas iegrūva. Nekādā veidā, pat pie nopietnu ugunsgrēka. Nākošais nenostrādāja ne avārijas signalizācija par brīdinājumu, ka cilvēkiem jāiet prom. Ir konkrēts video atrodams, arī pierādāms, kad zālē bija kaut kādi zili vīri, vismaz 5. Tādi visādi video klejo, konkrēti, kad vīri kliedz, kad jāizstājas, ir durvis ciet, nevis vaļā. Jā, bet jāņem vērā to, ka labi stāst tālāk, un tad es... Tagad nākošais šādā zālē, pa cik nedaudz arī saprotu šo to ugunsdrošības, kā saka, ir ļoti nopietns izveidots ugunsdrošības sistēmas. Ugunsdrošības sistēmas visas ir ar sprinkleru sistēmām izveidotas pagrabos. Respektīvi, un augšā savukārt pie jumta ir izveidot ūdens rezervāri. Nekas nebija nostrādājis, pilnīgi nekas šīs ugunsdrošības sistēmas visas bijis atslēgts. Es domāju, ka tur viennozīmīgi ir ļoti, ļoti vainīgi, ne tikai, kā saka, spēcdienesti, dažādi veidi, kurš uz kuriem, kā saka, tēmē, bet viennozīmīgi tur ir saistīts arī īpašnieks ar dēlu. Gan īpašnieks, gan dēls bija aizņēmušies ļoti nopietnas summas, īpašnieks vairāk, tieši vēl tagad pirms, plus viņiem ir diezgan lielas naudas grūtības, viņiem vajag pārfinansēt šos te darījumus uz citu banku. Un savukārt pie šāda nelēmas gadījuma ir tā, ka viņi īpašuma vērtība zūd vismaz par 30%. Respektīvi, viņiem par 30% būtu tā kā mazāk bankām, kas jādod. Plus jau bija uzreiz, jau nākamajā dienā, uzreiz pēc notikuma paredzēts, kad viņiem ir nepieciešams, nevis nepieciešams, bet ka viņi dabūs apdrošināšanu. Baigi jocīgi, kā tā var būt no apdrošināšanas. Parasti mēs zinām, cik ilgi strādā, ja kaut kāds auto negadījums, vēl kaut kas ar tevi ir, kā saka, paziņots, ka viņi tā kā apdrošināšana varētu dabūt. Šis te Azarovs, ja nemaldos uzvārdā bija, viņš ir Azerbaidžānas miljardieris, ļoti nopietns miljardieris, kurš pazīst, starp citu, bet tur es nevelku paralēlis kopā, bet, principā viņš ir pazīstams gan ar Putinu, gan ar Trumpu. Viņš ir, kā saka, Trumpam viņš pāris reizes palīdzējis ar aizdevumiem kaut kādos grūtos brīžos. Kā viņš šo biznesu arī uzsāk, ļoti interesanti, jo tur ir noteikti saistīts ļoti nopietni, kā saka, gan Mi-6, gan Amerikas CIPS, gan daudz citas organizācijas. Viņš sācis biznesu daudz gadus atpakaļ ar kaut kādām matrioškas lelītēm un kaut kādiem suvenīriem, bet tas nopietnākais ir, ka viņš iegājis iekšā izstāžu biznesā. Ko nozīmē izstāžu starptautiskais biznes? Ja caur starptautiskajiem izstāžu biznesiem ienāk iekšā uzreiz struktūras, dažādi veidi struktūras, saucamies spiegi, dubultu aģenti. Tas ir ļoti nopietni. Tā tas vienmēr notiek, un tādā veidā viņš ir pacēlies pa karjeras kāpnītēm.
Un tas, ko arī cilvēki nesaprot, Putins, es galīgi neestāvu Putinu, bet vienkārši jāsaprot to, ka gan Kremļa torņi šobrīd dalās, gan arī tas, kad ir Krievijā mega daudz, kā saka, tie paši Rothschild, Rockefeller pārstāvi, jā, kas pumpē ārā visu no Krievijas, kā saka, resursus, jā, un tie resursi arī visu laiku plūst no Krievijas ārā, lai arī sankcijas, jā, un tāpat tās arī Krievi dabūna kaut kādas lietas gan ieročiem, gan viss, biznes notiek, jā. Tā kā tas viss ir starptautiska spēle, jā, un tas ir jāsaprot, ka nenotiek tikai tur balts, melns, jā, viena sliktie, viena labie, kā saka, tas spēles laukums ir ļoti nopietns. Un šeit arī šis vīrs ir saistīts ar ļoti, ļoti daudz ko. Viena ļoti nopietna tēma ir, kad te pašā Krievijā tieši tāpatās, kā Baidens atvēra robežas, kuras Trumps aizvēra ciet, gāžās iekšā nelegāļi gāžās iekšā, jā, arī milzīgā kvantumā Eiropā. Krievijā notiek tieši tas pats, jā, tur tie čučmeki, kā saka, ir apmēram pārsimt tūkstoši. Vēl pie tām 5. kolona viņiem ir uzreiz, kas iebrauc iekšā, sadavusi iekšā pilsoņu tiesības. Tas viss ir saistīts. Pārsimt tūkstoši uz 140 miljoniem, tas nebūtu it kā nekas. Jautājums ir, kas notiek brīdī, ja robeža brūk un netiek vispār aizsargāts, ko Eiropā, ko ja tas netiek kontrolēts. Nekas, viņiem pa 10 cilvēkiem dzims ģimenē vidē neaizmirst. Nē, es saprotu ilgtermiņā, jā. Vienalga, kam tad vairāk izdevīgs, tavuprāt, bija tas notikums? Pirmkārt, tas ir saistīts pasākums ar tumsu, viennozīmīgi, tāpēc, ka tur ir kulta pasākumi. Rituāls. Kulta rituāls, jā, tas ir viennozīmīgi. Šai grupai ir 94. gadā iznācis albums, kur viena no dziesmām, es tagad nepateikšu, kā precīzi saucās, bet viņi saistīti ar degšanu. Ja, un arī tāpatās viņiem bija, kā saka, 2M ir masona 33. simbols. Bija saucamais no Meistara Margarītas simbols, tā kā volandu, viņš tā kā attēlot violnieks. Tur bija arī viena no tarona kārtīm, viena no sliktākajām, kad ir otrādi pakārts cilvēks aiz kājām gaisā. Respektīvi, tur ir ļoti, ļoti daudz šās simbolikas. Plus tāda interesanta lieta, ja, ka no sākuma likās, ka ir ļoti pozitīvi. Viens puisīts, kurš izrādās vēlāk, to sākumā nezināja, kuram ir 14 gadi, kurš nelegāli strādāja kā pie ģērbtuvēm, metaļu izsniedzējs. Ja. Viņam pēkšņi trāpījās zelta atslēdziņi, un viņš izveda 100 cilvēkus laukā no šīs zāles. Visticamāk arī šie pārģērbtie vīri zilajā tika izgāja kopā ar pārējiem cilvēkiem, ja, un viņš ir kliedzis varonīgi, nākiet, šeit ir, kā saka, vienas, kā saka, slēptās durvis. Kā puisīts varēja zināt pa slēptām durvīm, ja pa šīm slēptām durvīm nesot zinājuši daudz citi darbinieki, kas jau tur ilgstoši strādā, pieauguši cilvēki, un kā viņam varēja būt šīs atslēdziņas. Tur ir tik daudz nezināmie, tur ar vienu vairāk. Labi, visticamāk, mēs par to nekad arī neuzzināsim, bet tas, protams, par diņu torņiem mēs uzzinājām. Par jebkurā gadījumā tie sliktie notikumi notiek pasaulē, viņi visticamāk turpinās notikt, un te jau runā arī apskatnieki par ļoti globālu karu. Vispār pasaulē, kas nestāvēs līdz ne pirmajam, ne otrajam, bet viņš arī būs citā līmenī. Mēs jau zinām, ko nozīmē arī karš sociālajos tīklos. Būtībā tas jau arī karš par ļaužu prātiem, protams, jā, par cilvēku prātiem. Nu, lūk, bet par to labo, un atkal, cik interesanti, ja paņem, skatās vienkārši fakti, ja, grupa, pikniks, kurai bija jāuzstājas tajā vakarā, jā, viņi tur dzied pa sātanu, sātanismu, viņam simbolika, apģērbā ir visādas lietas, un viņi albums dod, un arī grupas solists gleznas zīmē ar sātanu, viss tas kults tur ir. Un atkal tomēr tie cilvēki, kas gāja uz to grupu, klausīties, tātad viņi vai nu domā līdzīgi, vai nu viņiem tas patīk, viņi tomēr uz turieni aizgāja. Tas ir viens, kas jāpatur prātā. Ja? Jo tur jau tautas deju ansambļu tūdaļiņ tagad viņi varbūt neaizgāja uz tādu grupas koncertu. Bet tā labā ziņa, kas ir, ka cilvēcība nav cilvēkus vēl pazudusi. Un tajā vakarā pasaules mēdīji, visi arī tie, kas nepārtraukti stāstīja, cik viena ir slikta un otra ir labi, vai otrādāk izteica, un arī pasaules līderi izteica līdzjūtību, un arī cilvēki iekšēji
sapratu, ko nozīmē necilvēcība, kad kāds var atļauties vienkārši iet un atņemt kādam dzīvi vienkārši tāpat. Ja? Un tā sajūta bija klātesoša. Un tā ir cerība man, ka nav viss vēl zaudēts. Tā cerība, jā, par to pozitīvo es tev piekrītu, bet tomēr ir ļoti arī daudz negatīvas lietas. Jo 27. datumā tikko bija Sanktpēterburgā šīs pašas grupas koncerts, kurš nebija atcelts, ja? Bija pārpildīta zāle. Cilvēki gāja uz šādu koncertu vēlreiz. Ja? Tas nozīmē, ja, ka tas smadzeņu podiņš nevāra tiem cilvēkiem, galīgi nevāra. Vēl viena lieta, ja, kas ļoti interesanti, ja, ka šie šāvieni bija no automātiem, ja, no kuriem faktiski dzirkstels tā kā gāja, tā kā lodas ir. Dzirkstels nevar būt no automāta šāvieni, ja pat tie ir tukšie šāvieni, ja, to cilvēki arī ir pārbaudījuši. Un tā kā, tur ļoti daudz mistikas, jā, un vēl kāpēc tas ir kults, ja, tāpēc, kad vismaz vienam cilvēkam tik pārgriezt rīkli. Jā, tas ir tīrākais okultisms, jā, tā ir upurēšana, tā ir, diemžēl, tikai jautājums, kas īstais tā stāv. Es neminēšu, bet es nedomāju, ka tie ir tie, par kuriem, kā saka, mums stāsta. Katrs cilvēks var pats analizēt, meklēt informāciju, visdažādākās ir teorijas par to, kas tas bija, kam tas ir izdevīgi. Tur viena stāsta amerikāņi, cits stāsta, ka tie ir Lielbritānijas pēcdienas, cits stāsta, ka Krievijas, cits stāsta, ka tie ir Islāma valsts, cits stāsta, ka tie ir Islāma valsts paveida kaut kāda veidotāja. Jebkurā gadījumā mēs to nosodam, tas ir slikti, tādām lietām nav jābūt, lai tā nebūtu. Ir jāvēro gaišais un cilvēkiem ir jāanalizē informācija, jāsako līdzi un nedrīkst atbalstīt tādus cilvēkus, kuri šādas lietas attiecīgi veids. Nezināšana neatbrīvo no atbildības. Jā. Ir ļoti, es piebildīšu, jāizvērās no masu pasākumiem. Un arī šeit ļoti jocīgi, ja, kad amerikāņi bija teikuši, kad kaut kas gaidāms ir. Ļoti nopietni bija amerikāņi brīdinājuši. Tā reakcija bija diezgan interesanta. Viņa bija ļoti ātra, pārsteidzoši, it kā sagatavota uz priekšu. Bet to pat mums par āģio paspēja pateikt SVK. Jautājums, kā viņi pat arī to uzzināja. Bet viņi visu zina to, ko, jā. Bet mēs zinām tikai to, būtībā, ko mums parāda, ko kāds izstāsta, un mēs varam tam ticam, neticēt, un tomēr pareizākais tomēr ir meklēt to informāciju, analizēt viņu un neuzticēties arī aklī vai tikai tev, vai tikai man, vai kādam, ja? Lai cilvēki domā. Man noteikti nevajag uzticēties, vajag domāt ar savu galvu, bet tāds ieteikums, jā, mēģiniet neapmeklēt lielus masu pasākumus, mēģiniet domāt, mēģiniet skatīties, mēģiniet vispār būt ar acīm atvērtām vaļā, ja? Jebkurā brīdī, jebkurā situācijā. Tāpēc, ka, diemžēl, terora akti būs arvien vairāk. Šie te, kā saka, radikāļi, kas ir sabraukuši, kā saka, Eiropā, viņi, diemžēl, es pieļauju, ka darīs savas lietas. Pilnīgi skaidrs ir, ja, kad viņi nedara neko no sava prāta, ja, ka tie ir ļoti labi apmaksāti cilvēki. Pasties, kas brauc uz Eiropu. Pamatā, ja, vīriešu spēku gados labi trenēti, ja, bez ģimenēm, ja, kādā sakarā? Cīniski padomu laikos, kā saka, pamēģini tikt kaut kur pie Kolkas raga, pie Liepājas, ja, tev vienkārši, kā saka, viens mazs brītinājums un vienkārši pēc tam tāpēc ir automāts Kalašņikovs. Kāpēc tagad viņi visi brauc, kā saka, stariem pāri? Tas viss ir labi organizēts bizness, ja to cilvēku atkal nesaprot. Un katrā vietā notiek savādāk. Tas arī ir karš, ja, tikai savādākā veidā. Katrā vietā viņš izpaužās nedaudz savādāk, ja. Ivar, tavs realistiskais skatījums uz lietām vienmēr tāds piesātināts, skarbs, tieši bez iespējām atkāpties, un tomēr es savā naivajā cerībā gribu pavaicāt tev, tomēr raidījuma noslēgumā cilvēkiem tādu cerību iedot pozitīvu, kā tomēr sevi stiprināt un noteikti tā ir, jo, ja tevī tā nebūtu ticība gaišajam un labajam, lai cik tu skarbs dažreiz esi un tieši un viss, tu jau sen būtu atmetis visam ar roku vai nebūtu nemaz to sācis darīt. Tādēļ iedot kaut kādu, vismaz pasmaidi mazliet, lai cilvēki redz, ka tu proti arī smaidīt mazliet. Sudāk sieva neatpazīst tev mājās. Jā, ko es varu pateikt? Īsi pavisam pozitīvi tādu nobeigumā.
tikko ir iznācis ļoti lielisks seriāls, 24. gadā jau šī gada seriāls Nāvi un citas lietas. Un pirmajā sērijā ļoti labs tāds Agats Kristī stilā izveidots seriāls, notikumi viss notiek uz kuģi raisās. Jā, un kaut kādā 8. minūtē parādās miljonāri, kas ir uz šī kuģa, un sieviete saka, es izvēlējos kaītas kuģa aizmugurējā daļā, tāpēc, ka tur ir mazāks 5G signāls. Padomājiet, katrā filmā ir vēstījums. Vēl es gribētu pateikt, ka vajadzētu ļoti cilvēkiem vienkārši sākt beidzot domāt, apvienoties pirmkārt pašiem, mēģināt atrast saiknis savās ģimenēs, atrast saiknes, kā saka, nešķirot cilvēkus. Manā skatījumā visi baltie cilvēki, jo tas ir jau teikts, ka visiem baltiem jāmēģina apvienoties, jo cīņa notiek primāri pret balto. Un tur nav svarīgi, vai tas ir Igaunis, Baltkrievs vai Latvietis, vai Vācietis. Vienkārši cilvēkiem, tāpēc, kad šobrīd notiek cīņa pret cilvēci kā tādu. Ja mēs kaut kā spēsim to mainīt, ja mēs spēsim arī pateikt karam nē, saprast, ka mēs nekarojam par CLV interesēm, es domāju, ka mēs varam kaut ko arī mainīt. Ja mēs visi apvienosimies pret veidzirnām, ka mēs savāksimies vismaz 10 000, kā saku, kādā lielā protesta akcijā pret visu to bezjēdzību, kas notiek, jo 50 cilvēki neko nevar izmainīt. Paldies! Paldies tev, kad atradi laiku atnākt uz dzīvajām sarunām. Noteikti ar tev tiksimies jau te pavisam drīz PVO sakarā maijā, kad arī tiek plānots paust savu balsi, mēs savu pozīciju turēsim. Tā kā gaidīsim arī tevi tur. Paldies! Paldies. Dargie skatītāji, katrā tautā ir savas melnās avis, cilvēki slikti, katrā tautā ir labi cilvēki, gaiši cilvēki, un to ir vairākums. Diemžēl nereti nākas redzēt, ka daļa balto avju kaut kāda iemesla dēļ ļoti labprāt seko tai melnē. Es tomēr aicinātu ticēt vairāk tam, ko saka sirds, un paļauties vairāk uz to, ko jums ir mācījuši vecās mātes un vecie tēvi. Nevis to, ko jums māca kaut kāda tante no aizjūras, kur jūs nekad dzīvē nesat redzējuši, un kurai ir pilnīgi nospļauties par jums. Domājiet, analizējiet, un es tikšanos jau kādā no nākšiem raidījumiem. Galva augšā! Šī pasaule kā durvis vaļā, mēs visi stāvam caur vējos, un jūra nevienādi saļa, tik viegla aiziet mākoņos. Es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis šodienu, es esmu mīlējis. Un nevajag man vairs